Manā skatījumā Volvo ir vissakarīgākā autonomā šī te apsilde. Tādā ilgmūžības ziņā, ja viņam korpus ir no nerūsējušā tērauda izveidots. Un līdz ar to viņš atrodoties pat zem buferi, ja tur tādā agresīvā vidē, viņš fiziski nesapūs. Jo visi tie mēsli vai basto, kas ir ebeši preher, un viņi visi ir alumīnija korpus. Un ja viņš ir tā kā šaraniem nāca zem grīdas, tauraniem ar kaut kur tur zem šitā spārna, tur viņi pat atskrūvēt beigās, tur nevar vaļā to korpusu, visas skrūves nolūst, viss tur ir pāroksidējies, pārpūs jēgu. Nu, te varbūt vēl jautājums vienīgi par vadības bloku, varbūt varēja it kā viņi ienest kaut kur motoru telpā, bet pats tas korpus un vispārējais ir vienkārši cilvēki bišķi domājuši līdza galvu. Protams, visas tās detaļas, rezervas daļas ir kosmiskās cenās, sākot ar ventilātoru, kas šķiet maksā negribu samuldēt 100 pāri, man liekas, tur, vienmēr sakot, viena detaļa šeit nav lētāk par 70-80 eiro, bet, vismaz korpus problēmas nav. Tas par to cepuru nostiešām.